Šodien mēs gatavosim mazliet kaut ko sarežģītāku. Šo kūku var pasniegt 3 svētkos. Februāra mīlestības svētkos, 4. maija baltā galdauta svētkos un 18. novembrī Latvijas dzimšanas dienā. Šī kūka ir sarkanais samts, jeb kā tautā viņu pazīst, red velvet. Ķersimies klāt un mums būs nepieciešams mīklu sajaukšanai lielāks rauks. Ņemsim bļodu, man ir bļoda lielāka, un es saukšu sastāvdaļas, bet es jau esmu viņas mazliet jau sagatavojis un sasvērus, lai mēs ietaupītu mazliet mūsu laiku. Tātad, mums būs izkausēts sviests, apmēram 200 gramu. Tad mēs pievienojam cukuru. Tas izklausīsies daudz, mums ir vajadzīgi 300 gramu pusīt, mēs liksim gaišo cukuru. Un otru pusīt mēs pievienosim danscukaru, cukurniedru, brūno cukuru, nerifinēto cukurniedru, brūno cukuriņu. Ja jūs atēsiet cukurniedru cukuru nerifinēto, tā smarža ir tāda ļoti patīkama, un tad, kad kūka cepās, viņa arī smaržo pēc šīm cukurniedrēm. Mēs pievienosim 2 olas. Viss ir vienā traukā. Tad šo visu mēs samikserēsim. Kad mazliet sapatojies, tā kā pirmās putiņas viņš uzstājas pirmās putiņas, cukuriņš jau ir sajaucies un sācis kust, mēs sākam pievienot nākamās sastāvdaļas. Tas būs kefīrs, apmēram 200 ml. Cepamais pulveris, es likšu vienu paciņu, tas būs apmēram kaut kur 15 gramu. Tas nav daudz, tā varētu būt viena teikarota ar kaudzību. Cepamo pulveri var aizstāt ar sodu, tad gan būs viena pusteikarota tāda, kārtīgi, jo soda varētu būt spēcīgāks, un ja mēs pieliktu par daudz sodu, tad tas varētu dot tādu nepatīkamu garšu kūkai. Tad mēs pievienosim 2 teikarotas kakao pulveri, krāsvielu, atļaujot būt godīgi pret jums, jo ļoti daudz redzētās sarkanās amta kūkas ir diezgan sarkanas, un daudz saka, ka viņi izmantot biežu sulu. Jā, protams, mēs varam izmantot biežu sulu, bet ja mēs šai kūkai pievienosim biežu sulu, tas nebūs slikti, viņa būs dabīgāka. Arī šī krāsa ir pārtiks krāsviela, kas ir pārbaudīta un noteikti veselībai nav kaitīga, ja mēs viņu nedzeram no pudelītes, bet bieža sula mums iedos tādu sarkanā ķieģeļa krāsu. Viņa mums neiedos tādu intensīvu sarkanā samta krāsu. Tāpēc es šodien pievienošu krāsvielu. Es to darīšu jau uz aci, jo es zinu, bet varētu būt apmēram kaut kādi 10 grami vai maza teikarote. Un pievienošu nosvērtus jau 250 gramu miltus. Tagad mēs sāksim mikserēt. Tas ir diezgan ātri, viņš ir sašūmējies. Tā, mīkla mums ir gatava. Mums ļoti atkārtosies teikums, tā ir īsta skābā krēma konsistence, tā nav ne pa biezu, ne pa šķidru. Tā, ņemsim sagatavotu pannu. Es šoreiz gatavošu mazos velvetus, bet ja mēs gribam šo kūku gatavot kā vienu veselu un apaļu, tad mēs ņemam, kā jau es rādīju iepriekšējos raidījumos, vairākas apaļās formas, attiecīgi diametra, un sadalam šo mīklu vairākos veidos. Tas, ka kāds biskvits būs biezāks, kāds varbūt mazliet plānāks, tas šo kūku netraucēs salikt kopā. Es šodien izvēlos mazās kūciņas, lai viņas tā kā izskatītos mazliet tā skaisti uz šķīvīša. Tāpēc es cepšu vienu četkantīgo plāti. Mēs izspiedīsim ar formiņu aplīšus un kopā ar krēmu celsim tos kā kūciņas. Esmu sagatavojis mīklu, izklājusi to ieklātā pannā ar cepamo papīru, un tā ir gatava doties uz krāsni. Krāsnī jābūt sasildītai 180 grādiem. Apmēram cepsim 20. Maksimums ir tiešām 30 minūtes, bet es saku, mīļie, jums ir jāsadraudzējas ar savu krāsni un jāpavēro, jo mīkliņa nedrīkst likt tā kā pie kociņa, lai mēs šo pārbaudītu. Viņai jābūt ir nepārcepušo, ja viņa pārcepās, viņa paliek sausa. Liksim krāsnī. Kūciņa mums ir gatava. Es jums teicu, mīļie skatītāji, ka kūka ir jāpārbauda ar kociņu, lai mīkla nelīp klāt, bet es, protams, kad es ar savām metodēm nesiņu pārbaudu tā mazliet ar pirkstiņu, kad mīkla ir ļoti, ļoti mīksta, es viņu pabaudu, vai viņa ir tāda pufīga, jo tas iedod man to palicību, bet es tiešām jums nemāku izstāstīt, kā tas varētu būt, kā var pārbaudīt, kas lācītīm vēderā. Tāpēc es mīļie iesaku jums ņemt kociņu, ja nelīp klāt, kūka ir gatava. Tagad mums būs jāpagatavo krēms, mums atkal vajadzēs bļodu.
kur mēs izmantosim saldo krējumu. Tagad mēs vēl ņemsim svaigo sieru. Saldais krējums ir puslitrs, kā viena paciņa un viena paciņa svaigais siers. 500 un 500. Tad mums vajadzēs vēl cukuriņu. Tā, mīlīši, es saputojis saldo krējumu svaigo sieru. Viņš ir gatavs. Bet pirms mēs gatavosim, es esmu sagatavojis arī zelta palaknīti un formiņu, ar kuru mēs izspiedīsim mazās kūciņas. Mums ir vajadzīgs aplikt otrādi, noņemt nost šo papīrīti. Formiņas var būt pavisam dažādi izmēri. Man liekas, kad 9 cm diametrā. Selksim pirmo kārtiņu. Pirmajā kārtā mēs uzliekam tā kā šīs te pamatnītes. Tad mēs ņemam uzgalīti, tā kā mazu caurumiņu atstājam. Kāpēc atstājam mazu caurumiņu? Tāpēc, lai tajā iepildītu ievārījumu. Man ir pašu vārīts ķirbju apelsīnu ievārījums, bet viņš var būt dažāds. Tas var būt aveņi, tas var būt zemeņi, tas var būt upeņu, dzērveņu, saldāku, skābāku vai kādas ogas. Šeit vairāk būs tas, kas jums garšo. Jo šī ir kūka ar svaigā siera krēmu, un te var daudz ko miksēt. Tāpēc mēs arī uztaisīsim mazu eksperimentu un ieliksim magmumu šokolādes gatavo krēmu. Kā vidiņā, tur, kur liek ievārījumi, tas būs tāds maziņš pārsteigums. Tagad mēs liksim otru pusīti. Un šeit mēs arī jau liksim apkārt to krēmiņu. Un te atkal mēs atstājam tādus mazus caurumiņus, kur mēs varēsim pievienot gan to šoko krēmu magmumu, kā tādu mazu pārsteigumu šeit, kas piešķirs varbūt mazliet saldeni rūgtenāku garšu, kā jau šokolāde. Un ieliksim šeit mūsu ievārījumu, kas būs kā saulīte viducītī. Es dekorēšu ar dzērvenītēm. Griezīšu, tās ir dārza dzērvenes uz pusītēm, un tad, kad mēs viņas pārgriežam uz pusītēm, viņas veido tādu skaistu ziediņu. Šokolādē gan es iespraudīšu vidiņā, man liekas, tas būs smukāk. Un tad, lūk, ir tas, ko es jums teicu, te paliek mums pāri mazlietiņi, bet principā jau nepaliek, ja jūs paņemtu bišķi vairāk, mazāk to formiņu, jūs izspiestu diezgan, mums noteikti sanāktu vēl kāda viena lielā kūciņa. Uzbersim šo te virsū. Tā, mīlīši. Mūsu kūciņas ir gatavas un var doties ciemos. Lai pagatavotu vienu plātu red velvet, jūs varat, protams, miksēt vairāk. Mums būs nepieciešams apmēram 200 gramus sviestas, 180-200 gramu, tā būs viena paciņa. Tad būs vajadzīgs 2 olas, 300 gramu cukurus, mēs tos aputojam, pievienojam kakao 2 tēkarotes, cepamo pulveri apmēram 1 tēkarot vai 15 gramus, ja mēs sveram. Tad pievienojam miltus 250 gramus, kefīru ap 150 ml un krāsvielu. To visu mēs saputojam. Lejam pannā, kurā ir izklāts cepamais papīrs, liekam cepties uz 180-170 grādiem, skatāmies, varējam. Un cepam, jā, arī, te ir maksimums ir 30 minūtes, bet es domāju, ka viņi būs ātrāk gatavi. Pārbaudam ar kociņu, ja nelīp klāt, ir gatavs. Ņemam ārā, atdzesējam, putojam pa to laiku saldo krējumu puslitru ar puslitru svaigo sieru, apmēram kāds 5 sēdamkarotes cukuru un dekorējam kūciņas. Atrodam vēlamo ievārījumu, kurš labāk garšo, odziņas, ar ko gribam dekorēt, vai arī pievienojam dekorācijā iebiezinātā piena ražotājas magmumu, kas ražot dažādas opcijas un liekam vidiņā sev tīkamo. Es šodien izmantoju šoko krēmu, bet te arī var būt karamela. Lai jums labi garšo!